Labdien, cienījamie konferences dalībnieki! Kā jau norādīju, es gribētu jums šodien prezentēt tēmu par Latvijas ebrejiem 70. gados un par ebreju kopienas atjaunošanos 80. gadu beigās. Kopumā es gribētu izdalīt vairākas tēmas, vairākus jautājumus, kuriem es īsumā pieskaršos, un šo apskatāmo tēmu ietveros būs arī, petīciju rakstīšana un iesniegšana, kā arī šeit es arī pieliku klāt arī streiku un demonstrāciju organizēšana. Kā otru punktu es apskatīšu, zinātnisko darbību, ebreju rīkotos seminārus un pieminēšu sīkāk par Rīgas jūdīkas lasījumiem. Tad sekos īs apskats par Purimšpiliem, kas, manuprāt, ir kā tilts starp ebreju reliģiju un ebreju kultūru. Tad nedaudz pieminēšu par otkazņikiem, kas, manuprāt, būs apskatīti praktiski visa ziņojuma ietvaros. Tad arī īsumā pieskaršos par tikšanām un sēru mītiņiem Rumbulā, par ko jau minējam Paula. Tad īsumā arī pieminēšu par pievēršanās jūdaismam tieši 80. gados. Tad sekos neliels ieskats ivrita valodas pasniegšanā un ivrita valodas mācīšanās, jeb šīs valodas apgūšanā. Tad īsumā minēšu arī par samizdatu izdošanu un samizdatu izplatīšanu, kā arī pieminēšu vairākus žurnālus, kas bija aktuāli 80. gados. Un visbeidzot noslēgšu savu ziņojumu par ebreju kopienas atjaunošanos 80. gadu beigās. Bet sākumā gribētu sniegt īsu, tāda vispārēja rakstura kontekstu un īsumā raksturošu tēmas, šo vēsturisko fonu. Sākot ar 70. gadiem Latvijas PSR, un jo īpaši Rīga, kļuva par vienu no ebreju nacionālās kustības centriem. Sevišķi tas bija sakāms par organizatoriskā darba jautājumu un organiskā darba jomu. Šī ebreju nacionālā kustība vai atmoda, kā to bieži dēvēja, aptvēra gan tos ebrejus, kuri bija dzimuši pirms kara neatkarīgajā Latvijas valstī, gan arī viņu bērnus, gan arī ieceļotājus no PSRS, kas bija ieradušies jau pēc kara. Drīz pēc Izraēlas uzvaras 6 dienu karā, 1967. gada jūnijā, daudzu ebreju apziņā sākās spēcīgs ebreju nacionālās apziņas pacēlums, ko raksturoja vēsturiskās nacionālās piederības izjūtas, vēsturisko, etnisko un reliģisko sakņu apzināšanās, kā arī izpratne par savas etnokulturālās identitātes atjaunošanās nepieciešamību. Uzsāktais nacionālais kustības process ieguva vairākas formas, dažas no kurām tad es arī apskatīšu sava ziņojuma ietvaros. Norādītās ebreju kustības formas, jeb aktivitātes, kā tās mēdz dēvēt, protams, ir nosacīts. Turklāt jāņem vērā, ka arī šīs aktivitātes savā starpā dažreiz savienojās vai pārklājās. Līdz ar to šīs apskatāmās tēmas, kā jau minēju, ir diezgan nosacīts šāds iedalījums. Runājot par Latvijas ebrejiem pēckara gados, parasti tiek domāt tieši Rīgā dzīvojošie ebreji, jo citur Latvijā viņu skaits bija salīdzinoši neliels. Turklāt Rīgā ebreji dzīvoja salīdzinoši kompaktā vidē. Papildus tam ebreju aktivitātes šeit, tad Rīgā, bija vērojams jau kopš 60. gadiem. Piemēram, notika aktīvas Rumbulas sakopšanas talkas, funkcionēja neliels ivrita apmācības grupas. Rīgas ebreji bija arī viena no pirmajiem PSRS, kas uzsāka aktīvu kustību par izbraukšanu uz Izrēlu. Vairākums Latvijā dzīvojošo, arī pēckara periodā ieceļojošo ebreju bija samērā labi izglītoti. Starp viņiem bija nemazums kvalificētu diplomātu, inženieru, tehniķu, sadzīves apkalpošanas darbinieku, daudz ārstu, pedagogu, mākslinieku un zinātnieku. Papildus tam jāatzīmē, ka Rīgā daudz spēcīgāk tika izjusta rietumkultūras ietekme, un ebreju stāvoklis šeit būtu vērtējams kā daudz ērtāks salīdzinājumā ar citiem PSRS reģioniem. Tomēr apskatāmā perioda ietvaros notika arī būtiskas pārmaiņas pašu ebreju vidū. Samazinājās pirmskara Latvijā dzīvojošo ebreju un viņu pēcnācēju īpatsvars. To daļēji noteica gan šo ebreju zemā demografiskā aktivitāte salīdzinājumā ar ieceļotājiem no PSRS, gan viņu lielais daudzums repatriantu skaitā.
Pēc dzimšanas datiem Latvijā 1989. gadā dzīvojošie ebreji sadalījās šādi. 53% bija dzimuši Latvijas teritorijā, 19% Ukrainā, 12% Krievijā, 10% Baltkrievijā, 4% citās PSRS republikās un citur. Un starp Latvijā dzimušajiem bija arī daudz ieceļotāju bērni. Tādējādi ebreju dzīves uzplaukums Latvijas PSR notika vienlaikus ar strauju ebreju iedzīvotāju skaita samazinājumu, ko ietekmē, kā jau es minēju, gan emigrācija, gan arī asimilācijas procesi. Un 1989. gadā Latvijas PSR dzīvoja aptuveni 22 900 ebreju. No tiem Rīgā 18 800. Tad pirmais jautājums, kur es gribētu sīkāk apskatīt, ir petīciju rakstīšana un iesniegšana, kā arī streiku un demonstrāciju organizēšana. Jau 60. gadu beigās parādās tāda ebreju nacionālās kustības izpausmes forma, kā petīciju, kas ir kolektīvas vai individuālas vēstules, rakstīšana un nosūtīšana gan padomju, gan starptautiskām organizācijām par repatriēšanās nelikumīgu aizliegumu. Vairākums nosūtīto vēstuļu vēlākajos gados tika apkopotas un izdotas krājumos. Šeit jūs arī redzat dažus izvilkumus. Chronoloģiski kolektīvās petīcijas bija ebreju atklātās aktivitātes pirmais instruments. Sākotnēji petīcijas tika sastādītas anonīmi, un tās bija samērā neefektīvas, bet jau vēlāk sāka rakstīt kolektīvas petīcijas, kurās norādīja visu parakstījušos cilvēku vārdus un pat adreses. Atklātu vēstuļu parādīšanās norādīja uz atklātu konfrontāciju ar padomvaru, jo pirms tam tas nebija novērots. Daži ebreji vērsās, piemēram, ANO, tad ar lūgumu palīdzēt izbraukt uz Izrēlu, savukārt citi ebreji iesniedza lūgumus atļauja emigrēt gan PSRS vadītājiem, gan ārzemju valsts un sabiedriskiem darbiniekiem. Šādi lūgumi kalpoja ne tikai par līdzekli spiediena izdarīšanai uz padomu varu, bet kalpoja arī par garantu tam, ka šo cilvēku patvaļīgi nearestēs vai nepakļaus kādām citām administratīvām sankcijām. Tā, piemēram, 70. gados no Rīgas nāca vairāk nekā 40% visu ebreju iesūtīto sūdzību. Un uz 73. gadu protesta vēstuļu un petīciju iesniegšanas process jau sāka iegūt tādu masu raksturu, un līdz ar to tas kļuva arī par zināmā mērā rutīnu. Viena no pazīstamākajām bija 24 Rīgas ebreju atkaizņiku vēstule, kuru jūs šeit redzat, pareizāk tās vēstules kopiju, kura bija adresēta ANO ģenerālsekretāram un arī nosūtīta viņam. Publiskās demonstrācijas bija vēl viens instruments, kā pievērst uzmanību ebreju kustībai un tās mērķiem. Jāatzīmē, ka šī aktivitāšu forma, līdzīgi kā petīcijas, nebija ebreju kustības aktīvistu jaunievedums, bet tas bija pārņemts no disidentu kustības. PSRS bija aizliegts stihiskas, patvaļīgas demonstrācijas, tomēr daļa ebreju aktīvistu sāka organizēt kolektīvas varas iestāžu, piemēram, iekšlietu ministrijas, augstākās padomes vai ārlietu ministrijas vizītes. Šāda veida vizītes parasti iekļauj sevi arī sēdošās demonstrācijas un kolektīvos bada streikus, kuri bieži vien beidzās ar administratīvu aktīvistu arestu uz 15 diennaktīm. Tomēr tas bija iedarbīgs līdzeklis, kas palīdzēja ebreju aktīvistiem pievērst lielu preses uzmanību. Un ar laiku ebreju aktīvisti nonāca pie atziņas, ka nepieciešams organizēt daudz iedarbīgākas demonstrācijas ar plakātiem, lozungiem pilsētas laukumos. Tomēr jāatzīmē, ka ne visi ebreju aktīvisti atbalstīja šādas aktivitātes un uzskatīja šādas metodes par provokatīvām un tādām, kuras var izsaukt pretdarbību attiecībā uz ebreju sabiedrību. Tomēr daļa ebreju aktīvisti uzskatīja, ka jau visa viņu realizētā darbība un pat vienkārši vēlme izbraukt no PSRS pēc varas orgānu viedokļa jau tiek vērtēta kā provokatīva.
Viena no redzamākajām rīcinieku iniciatīvām bija politiskais bada streiks Maskavā 71. gada 10. martā, kad 56 Rīgas ebreji sapulcējās augstākās padomes pieņemšanas telpā. Šis bada streiks ilga 26 stundas un pirmo reizi PSRS vēsturē notika augstākās varas telpās. Par šo bada streiku sīkāk ir rakstījis Davids Zilbermans šīs pašas konferences, bet 7. rakstu krājumā. Rīgā pirmās grupu demonstrācijas, kuras bija saistītas ar ebreju kustību, notika jau 70. gada maijā, un tās tika organizētas pie Latvijas PSR augstākās padomes ēkas. Savukārt no 81. gada ebreju aktīvisti Rīgā, līdzīgi kā ebreju aktīvisti Maskavā, Ļeņingradā vai arī, piemēram, Kišiņevā, parasti organizēja noteiktas formas gājienus. Grupās pa 50–80 cilvēku viņi devās maršrutā no vienas padomu institūcijas uz citu. Tādā veidā piesaistot gan starptautisku uzmanību, gan gūstot arī rezonanci uz vietas. Papildus tam tika rīkots arī individuālas demonstrācijas. Šajā periodā arvien biežāk sāka rīkot arī individuālos un ģimenes bada streikus kā protestu pret izbraukšanas atļauju atteikšanu. Piemēram, Rīgā tos rīkoja Frida Breslava, kura badojās 48 diennaktis. Savukārt 80. gadā īpašu ievērību izpelnījās 27 Rīgas ebreju pieteiktais bada streiks, ar kuru viņi, līdzīgi kā citi, protestēja, ka jau vairākus gadus pēc kārtas padomu vara neļauj viņiem doties uz Izrēlu. Taču drīz vien ebreju aktīvisti saprata, ka, lai sasniegtu radikālas pārmaiņas izbraukšanas atļauju saņemšanā, nepieciešams rast jaunas un daudz oriģinālākus paņēmienus un veidus, bet jau likuma ietvaros. Turklāt ar laiku šāda aktivitāšu formas zaudēja savu efektīgumu, un daudz ebreju aktīvisti atgāja no demonstrāciju un bada streiku organizēšanās, pievēršoties citām ebreju aktivitātēm un citām aktivitāšu formām, piemēram, pagrīdes žurnālu, jeb samizdatu izdošanai vai ivrita pasniegšanai. Tad es vēl gribētu minēt par zinātnisko darbību, par semināriem. Jau 70. gadu otrajā pusē un 80. gadu sākums bija ebreju kopienu dzīves sagatavošanas periods. Sākās pakāpeniski veidoties jau šādas dzīves elementi. Vēl nebija kopienu ideoloģijas, bet bija semināru un ulpanu tīkls. Darbojas dažādas grupas, kas studē ebreju tradīciju, Toru, ebreju vēsturi. Paralēli tam radās arī daudz jaunu avotu, kas veicināja ebreju kustības attīstību. Padomju zinātniskajā vidē ebreji ieņēma visnotaļ ievērojamu lomu. Priekš viņiem semināri bija dabīga un ierasta zinātniskās darbības forma. Pretdabīgi bija tas, ka viņiem nācās pulcēties un organizēt kopīgās tikšanās otkāzņiku statusā un VDK patstāvīgā uzraudzībā. Un nebija skaidrības, kādā veidā varas orgāni reaģēs uz šādu jaunu aktivitāšu formu. Tika rīkot arī semināri gan ar humanitāru, gan inženieru zinātnisku, gan vēsturiski reliģisku ievirzi. Un šādu seminārus apmeklēja arī neebreju publika. Tā, piemēram, Rīgā no 75. gada sāka organizēt nelegālos jūdīgas lasījumus, kuros tika apspriesti jautājumi par ebreju vēsturi, reliģiju, kultūru, un kuros piedalījās ebreju aktīvisti un citi interesanti, vidēji ap 50 cilvēku. Šīs tikšanās notika vidēji 2 reizes mēnesī, bet pēc vairāku ebreju aktīvistu izbraukšanas uz Izrēlu 80. gadu vidū par vienu no Rīgas jūdīgas lasījuma semināra vadītājiem kļuva augsti godājamais arī zālē esošais Boris Gafts. Seminārus rīkoja otkāzņiku dzīvokļos, un visbiežāk savus dzīvokļus šo semināru rīkošanai piedāvāja gan Mitinu, gan Daševsku, gan arī Oksu ģimene. Šādi semināri, kopīgas tikšanās un apspriedzes daudziem, kuri bija atlaisti no darba, piemēram, sakarā izbraukšanas dokumentu iesniegšanu, deva iespēju saglabāt savu profesionālo kvalifikāciju, un daudziem otkāzņikiem tas deva arī morālo atbalstu. Nereti uz šādām tikšanām tika pieaicināti arī viesi no ārzemēm. Tā, piemēram, vienā no Rīgas jūdīgas lasījuma semināriem ar lekcijām uzstājās viesi no Maskavas, Zēvs Meškovs, kas bija Maskavas sinagogas teoloģiskā semināra vadītājs.
Citā seminārā lekciju uzstājās, piemēram, Tjudors Parfits, kas bija Oksfordas universitātes profesors. Tomēr jau ap 86. gadu Rīgas ebreju aktīvisti nonāca pie secinājuma, ka jāveido kaut kas jauns, ka visa iepriekš realizētā darbība un aktivitātes pēc savas formas un satura jau ir novecojušas, piemēram, šīs organizētās tikšanās dzīvokļos. Svarīgi bija iziet no pagrīdes un legalizēties. Tomēr šādas aktivitātes un idejas radīja arī grūtības un savā ziņā arī sarežģījumus. Piemēram, bija gadījumi, kad VDK īpaši interesējās par atsevišķu ebreju iesaistīšanos Rīgas ebreju kultūras semināru darbībām. Turklāt ne visi ebreju aktīvisti atbalstīja jaunās idejas, jo daudziem darbošanās pagrīdes apstākļos bija izdevīga materiālā ziņā. Piemēram, daudzi turisti no ārzemēm deva viņu nelegālajai darbībai dažādas vērtīgas lietas, piemēram, fotoaparātus vai videokameras, kuras varēja vēlāk nodot komisijas veikalā vai nelegāli pārdot. Drīz vien paralēli šai, tā teikt, iepriekš apskatītajai akadēmiski zinātniskai darbībai par vienu no ebreju dzīves elementiem, kas savienoja reliģiju un kultūru, kā jau es minēju, kļuva Purimšpils, kas ir jautrs priekšnesums, kuru rāda Purim svētkos. 70. un 80. gados ebreju vidē izveidotajai mutvārdu vai rakstveida bezcenzūras satīrai, piemēram, ebreju samizdata komiskajiem tekstiem, anekdotēm, arī bardu dziesmām, pievienojās arī Purimšpila žanrs, kuru atdzīvināja ebreju kustības dalībnieki. Lai gan priekšnesuma sižets skatītājiem bija labi zināms, tomēr visos laikos Purimšpila saturs tika saistīts ar aktualitātēm un vietējās kopienas īpatnībām. Bieži vien Purimšpila lugu teksti pēc izrādēm tika iznīcināti, jo tie varēja kļūt par aresta iemeslu. Viens no Rīgas ebreju aktīvistiem, Josifs Mendeļevičs, mēģināja organizēt Purimšpilus Rīgā jau 70. gadā. Tomēr drīz pēc viņa aresta, 71. gadā, sakarā ar lidmašīnas lietu, vairākus gadus Purimšpili netika organizēti. Rīgā Purimšpila grupa parādās tikai 80. gadu sākumā. Sākotnēji Purimšpili, tā skaitā arī Maskavā un Ļeņingradā, tika spēlēti tikai dzīvokļos, lai gan Rīgā kādā izrādē tika noīrēta banketu zāle, un šī banketu zāle tika noīrēta pamatojoties un aizbildinoties ar kāzu rīkošanas iemeslu. 70. gadu beigās Rīgas ebreju aktīvisti sāka pulsēties dzīvokļos, kā jau es minēju, un sāka pakāpeniski veidot muzikāli dramatisku studiju, Mila, kas nozīmē vārds, un ideja par ebreju pašdarbības kolektīva izveidi pastāvēja jau sen, bet tikai līdz ar Purimšpila parādīšanos radās konkrēti piedāvājumi. Tādā veidā Purimšpili kļuva par tradīciju un ieņēma redzamu vietu padomju ebreju kultūras dzīvē. Savukārt atmiņas par šo izrāžu organizēšanu sniegs priekšstatu par to, kādos apstākļos tie tika iestudēti. 80. gadu sākumā praktiski tika pārtraukta emigrācija no PSRS un sākās ilgstošs masu otkazu periods. Apstākļos, kad otkazņiku skaits bija liels, ievērojami pieauga kultūras darba nozīme, jo īpaši mājas semināriem. Tiek atzīmēts, ka šajā periodā tieši otkazņiki lika pamatus ebreju sabiedriskajai, reliģiozajai un kultūras dzīvei PSRS, kas vēlāk uzplauka perestroikas gados. Tomēr jāņem vērā, ka otkazņiki faktiski pārtrauca savu darbību šajā virzienā 88. gadā. Tie otkazņiki, kuri šajā periodā vēl atradās PSRS, sāka aktīvi nodarboties tikai ar savu personīgo izbraukšanu. To, ko viņi paspēja paveikt līdz tam laikam, kļuva par svarīgu, bet nevienīgo jaunā perioda sastāvdaļu. Lai gan otkazņikiem bija viens mērķis izbraukt no PSRS, tomēr ideiskā līmenī šī kustība nebija vienota. Padomju ebreju vēstures pētnieki izdala divas frakcijas. Viena ir kultūras un otrā politiskā. Pirmā par galveno uzdevumu uzskatīja ne emigrāciju, bet drīzāk ebreju piesaisti kultūrai, reliģijai, tradīcijām. Savukārt otrā frakcija, jeb grupa, kas skaitliskajā ziņā arī dominēja, gluži otrādi uzskatīja, ka PSRS totalitārā režīma apstākļos nav iespējama ebreju nacionālā atzimšana. Tomēr bieži vien šie divi virzieni pārklājās un ebreju kustības izpausmēs
Bija vērojama iesaistīšanās gan par brīvu izbraukšanu uz Izrēlu, gan tiekšanās nodrošināt priekšnoteikumus pilnvērtīgai nacionālajai ebreju dzīvei PSRS. Savukārt 80. gados uz kultūras šīs frakcijas, jeb novirziena pamata, sāka veidoties tā dēvētā kopienieku kustība, kas burtiski no pašiem pamatiem sāka atjaunot ebreju kultūras nacionālā autonomiju. Īsumā burtiski pāris vārdus par tikšanās un sēru mītiņiem Rumbulā, kuru jau, manuprāt, diezgan plaši apskatīja Paula. Par vienu no ebreju nacionālās pašapziņas stiprināšanas formām kļuva šie manis pieminētie sēru mītiņi, kurus Rīgā rīkoja Otrā pasaules kara laikā ebreju masu iznīcināšanas vietās, un viens no spilgtākajiem, manuprāt, piemēriem ir Rumbula. Un, protams, tas jau bija tieši no 60. gadiem, kad tieši Rumbula kļuva par vienu no tādām Rīgas ebreju apvienojošajām un tādām kopīgajām lietām. Savukārt 80. gadu sākumā Rīgas semināra dalībnieki jau uzsāka tādu aktīvu oficiālu cīņu par ebreju masu iznīcināšanas kapu vietu saglabāšanu un kapapmeņu atjaunošanu. Tā, piemēram, 86. gada 30. novembrī Rumbulā notika neoficiāls piemiņas pasākums, kurā sapulcējas aptuveni 200 cilvēku, un neskatoties uz milicijas klātbūtni, šis piemiņas pasākums notika bez starpgadījumiem. Savukārt neparasti liels dalībnieku skaits tika skaidrots ar jaunās paaudzes pieaugušo interesi par 41. gada notikumiem Latvijā. Savukārt jau 80. gadu beigās tika saņemta atļauja projektēt piemiņas memoriālu, kas būtu veltīts holokausta upuriem Goguļa un Dzirnavu ielu krustojumā, kur tika nodedzināta Rīgas horālā sinagoga. Un, protams, tika uzstādīti arī piemiņas plākste gan Rīgas geto rajonā, gan arī vecajā ebreju kapsētā. Īsumā par pievēršanos jūdaismam. 70. gadu vidū reliģija ieņēma salīdzinoši nelielu lomu padomu ebreju aktīvistu dzīvē. Daži publiski piemēroti ebreju simboli, piemēram, kipu valkāšana, galvenokārt demonstrē varas orgāniem ebreju atsvešināšanos un nepadomiskumu. Turklāt šādas izpauksmes neveicināja interesi pieaugumu par jūdaismu. Arī jau pieminētais Josifs Mendelevičs, kurš bija samizdata Iton redaktors, norāda, ka tas ietekmē arī pašu samizdatu saturu, jo interesi par jūdaismu un citiem reliģiskiem jautājumiem šajā 70. gadu periodā vēl nebija īpaši aktuāla. Vairākums ebreju jauniešu nebija interesēti šajā periodā reliģijā, taču drīzāk ebreju tradīcijas viņi uztvēra kā vienojošo elementu ebreju dzīvē. Tādējādi sākotnēji arī sinagogu apmeklēšana, kipu valkāšana, ebreju reliģisko svētku svinēšana vairākumam ebreju drīzāk bija nacionālās pašidentitātes, nevis ticības elements. Lai gan pakāpeniski sāka veidoties arī ebreju grupa, kuriem reliģiozo zināšanu studēšana un pasniegšana kļuva par galveno motīvu. 70. gados par svarīgāko ebreju identitātes un kultūras dilēmas atrisinājumu bija emigrācija. Savukārt 80. gados, kad šī iespēja faktiski pazuda, sākās jaunu risinājumu meklējumi. Daudzi ebreji ar nacionālo apziņu nonāca pie secinājuma, ka visa ebreju kultūra sakņojas reliģijā. Lai saprastu ebreju kultūru un vēsturi, nepieciešams atgriezties pie pirmsākuma un jāpieņem reliģija. Par otro reliģiozā impulsu avotu 80. gados kalpoja emigrācijas pārtraukšana. Spēku, kuru iepriekš tērēja demonstrācijām, protestiem, petīcijām un emigrācijas procesa birokrātisko šķēršļu pārvarēšanai, tagad novirzīja uz mācīšanos, ideju un zināšanu apmaiņu. Ja nebija iespējams dzīvot ebreju dzīvi Izrēlā, tad vismaz to centās realizēt alternatīvā kopienā PSRS ietvaros. Ja uz 70. gadu beigām iezīmējās ibrita valodas skolotāju laiks, tad 80. gadu sākumā aizsākās Toras skolotāju periods. Tomēr 80. gadu pašās beigās daudzi Toras pasniedzēji saņēma izbraukšanas atļaujas un emigrēja no PSRS, tāpēc ebreju reliģiskās izglītības līmenis atkal daudzās kopienās strauji kritās.
Arī daļa atkāzņiku izvēlējās ebreju reliģiskā dzīvesveida piekopšanu. Tomēr ticīgām ebrejiem nebija viegli eksistēt padomju apstākļos. Netika garantēta brīva sestdienas šabatā, nebija iespējams iegādāties košera ēdienus. Kopumā vērtējot, Rīgā 80. gados nebija daudz reliģiozo ebreju. Arī Rīgas sinagoga nekalpoja par pievilkšanās centru. Cilvēku masas šeit pulcējas tikai uz lieliem ebreju svētkiem. Tomēr ebreju reliģiskā dzīve sāka pakāpeniski aktivizēties, un ebreju jaunieši centās arvien vairāk pievērsties jūdaismam šajā periodā. Jāatzīmē arī tas, ka apritē iegāja Rīgas ebreju amatnieku veidotās sudraba, zelta vai viegli kūstoša metāla Dāvida zvaigznes piekariņi un medaļoni, tika veidot arī ebreju svečturi. Turklāt Rīgā izgatavotie darbi, kā arī cita, tā teikt, pretpadomju preces, tika nosūtītas arī uz citām PSRS pilsētām. Šo lietu pārdošana ebreju amatniekiem radīja iespēju gūt nelielu finansiālu atbalstu, tomēr visa šī nelegālā produkcija, kuru varas orgāni kvalificēja kā kaitniecisku darbību, gan izgatavošana, gan arī pārdošana bija saistīta ar lielu risku. Daudzi ebreju aktīvisti saņēma savas pirmās zināšanas par ebreju tradīcijām kopā ar zināšanām par valodu no ivrita valodas skolotājiem. Ivrita pasniegšana PSRS bija aizliegta, tomēr bija tādi reģioni, tā skaitā arī Latvijas PSR, kur ivrita zināšanas saglabājas daudz lielākā mērā. Un sākot ar 60. gadu beigām, ivrita mācīšana sāka ieņemt centrālo lomu līdz pat 80. gadu beigām. Ivrita mācības parasti tika organizētas ulpanos, kas tad ir mācību iestāde vai skola, vai arī šajā gadījumā mācību grupa, kurā intensīvā formā tiek apgūts ivrits. Šādas mācības parasti tika organizētas 5 līdz 7 skolēnu grupai, kurā viņi kopā ar skolotāju, bieži viena šī skolotāja dzīvokli, reizi nedēļā vai arī biežāk par maksu intensīvā formā apguva ivritu. Ulpani kļuva par vietām, kurās sāka veidoties jauna sociālā vide un iedibinājās jauni uzticami kontakti. Ulpaniem bija arī sava veida ebreju kustības konsolidējošā loma, sociālā tīkla veidošana, apvienojot dažādu paudžu ebreju kustības dalībniekus. Jo skolotāji bieži vien bija vecie cionisti, bet skolēni jaunākās paudzes pārstāvji. Tomēr arī šī darbība bija saistīta ar lielu risku. Tā, piemēram, viena no problēmām bija atrast uzticamus skolēnus, lai viņi nenodotu informāciju par ivritu mācību organizēšanu varas orgāniem. Jāatzīmē arī tas, ka 70. gados bija vairāki tiesa neveiksmīgi mēģinājumi caur administratīvām un izglītojošām iestādēm saņemt atļauju ivrita valodas pasniegšanai privāti. Tādā veidā, liedzot tiesības pasniegt ivritu, tika izveidot tāda situācija, ka pret ivrita pasniedzējiem varēja ierosināt krimināla lietas. Bieži vien ivrita pasniedzēji tika pakļauti arī spiedienam no varas orgānu puses, viņam tika draudēts ar dažādām soda sankcijām, tomēr varas orgāni tā arī neuzdrošinājās sodīt tieši par ivrita pasniegšanu. Formāli šie pasniedzēji tika sodīti par parazītismu, krievu valodā zatuņjātstva, par apmelošanu vai huligānismu, bet ne par ivrita pasniegšanu. Šāda varas orgānu radīta situācija, kas liedza viņiem atklāti cīnīties ar ivrita pasniedzējiem, sniedza iespēju puslegāli darboties lielam ulpanu skaitam. Šo grupu dalībnieki, saprotot savu nozīmi kopējās ebreju kustības kontekstā, centās pārāk neizaicināt varas orgānus ar piedalīšanos citās ebreju aktivitātes formās. Ulpānos ne tikai mācījās ivritu, bet arī saņēma informāciju par Izrēlu, ebreju nacionālajiem svētkiem un reliģiju. Šeit veidojās arī savstarpējās uzticības un atbalsta atmosfēra. Bieži vien kopā tika svinēti arī ebreju svētki. Ulpani apvienoja ne tikai otkāzņikus, bet arī tos, kuri tikai gatavojās izbraukšanas dokumentu iesniegšanai. Tādējādi ulpani kalpoja par sava veida tiltu starp otkāzņikiem un pārējiem ebreju iedzīvotājiem. No ulpana aprindām un ivrita pasniedzēju vidus nāca arī ebreju aktīvisti, kas cīnījās ne tikai par tiesībām izbraukt, bet arī par ebreju nacionālās dzīves atjaunošanu. Ebreju samizdatam bija būtiska
loma padomju ebreju nacionālās pašapziņas izveidē, ko jau īpaši paspilgtināja jebkādu nacionālu kultūras iestāžu un ebreju sabiedriskās dzīves aizliegumu PSRS 70. gados jo īpaši. Ebreju aktīvisti strādā gan par samizdātu materiālu autoriem, sastādītājiem un izplatītājiem. Ebreju samizdāts tika adresēts galvenokārt ebreju auditorijai. Turklāt samizdātu veidotāji centās tajos iekļaut aktuālāko informāciju un maksimāli ātri reaģēja uz valstī notiekošajiem procesiem un notikumiem, kas skāra ebreju tēmu. 70. un 80. gados neatkarīgā ebreju periodiskā prese bija ne tikai izaicinājums padomju totalitārismam. Papildus tam ebreju aktīvisti ar samizdatu izdošanu un izplatīšanu centās pārvarēt klusuma ebreju stereotipu, kas ir Elija Vīzela ieviests apzīmējums. Daudzi ebreju samizdata izdevumi vērtējam arī kā augsta līmeņa kultūras fenomens. Tādējādi ebreju samizdats bija ebreju nacionālās kustības aktīvistu, tā teikt, ideoloģiskais balsts. Ebreju samizdatā iekļautās tēmas bija pretstatā padomju oficiālās preses saturam, kurā viss, kas saistīts ar ebreju tēmām, piemēram, ebreju senā vēsture, viņu vēsturi Krievijā, holokausta notikumi, Izraēlas valsts izveide un tās jaunumi, kā arī informācija, piemēram, par tā laika diasporas ebreju kopienām, tas viss tika ignorēts, noklusēts, nenovērtēts vai arī savā ziņā demonizēts. Tomēr daudzi ebreju aktīvisti, kuri bija iesaistīti samizdātu darbībā, centās atteikties no tiešas padomju režīma kritikas savos rakstos. Rīga bija viens no ebreju samizdata periodikas centriem. Un 70. gadā Rīgā iznāca pirmā PSRS ebreju periodiskā samizdata izdevums ITO, tas nozīmē avīze, pirmie 2 numuri. Tādā veidā Rīga kļuva par pirmo pēckara ebreju nacionālās periodikas centru Padomju Savienībā. Tiek atzīts, ka žurnāla ITO izdošana tika iniciēta Rīgā, jo tā bija samērā mierīga pilsēta, papildus tam šeit bija arī labas un pieejamas fotolaboratorijas izdevuma pavairošanai. 79. gadā Rīgā parādījās 2 jauni izdevumi, literāri publicistisks žurnāls Haim, dzīve, un periodisks krājums par Latvijas ebreju tiesiskā stāvokļa aktuālajiem dokumentiem, Dinu Umeciut, kas ir likums un īstenība. Šie žurnāli tika izplatīti arī daudzās citās PSRS pilsētās. Savukārt no 89. gada marta Rīgā tika izdots žurnāls Viesņik Ivrieskajai kultūrai, tad ebreju kultūras vēstnesis, kas jau bija Latvijas ebreju kultūras biedrības literāri mākslinieciskais un sabiedriski politiskais žurnāls, kam savukārt bija jākļūst par ebreju neatkarīgās kustības centrālo orgānu. Un visbeidzot, mēs esam pietuvojušies pēdējiem jautājumam, kuru es gribētu apskatīt, tas ir ebreju kopienas atjaunošanās 80. gadu beigās. 80. gadu otrajā pusē, atbilstoši glasnosti un perestroikas procesa attīstībai, PSRS sākās dažādu ebreju dzīves formu atjaunošana. Baltijas valstīs demokratizācijas process attīstījās daudz straujākiem tempiem, un arī Latvijas ebreju kopienu atjaunošanās noritēja ātrāk nekā citās padomju Savienības republikās. Lai gan varas orgāni pārtrauca ulpanu, reliģisko un kultūras semināru darbības aizliegumu, tomēr oficiāla atļauja to rīkošanai netika dota. Neskatoties uz oficiālu atļauju trūkumu, ebreju aktīvisti jaunajos apstākļos sāka dibināt dažādas ebreju kultūras organizācijas un Izraēlas sadraudzības biedrības. Tomēr daļa ebreju aktīvistu pārmeta dažādo jaunizveidoto ebreju organizāciju vadītājiem to, ka dibinot daudzās ebreju organizācijas, viņi novirza ebrejus no izbraukšanas uz Izrēlu un palīdz padomju varas orgāniem radīt iespaidu par ebreju dzīves attīstību PSRS. Dažās padomju Savienības republikās, kur demokratizācijas process noritēja ātrāk, ebreju organizācijām izdevās jau 87. 88. gadā iegūt oficiālu statusu. Arī Rīgas ebreju grupa jau 87. gada decembrī vērsās pie varas orgāniem ar lūgumu ļaut viņiem izveidot oficiālu ebreju kultūras centru. Un jau 88. gada 6. janvārī tika paziņots par biedrības Magen, kas ir vairogs izveidošanu. Biedrība tika izveidota pamatoties uz neoficiālo Rīgas jūdīgas lasījumu semināru.
Biedrības mērķis bija zināšanu apkopošana un izplatīšana par Rīgas un citu Latvijas ebreju kopienu vēsturi, ebreju nacismu upuru, masu apbedīšanu, apkopošanu, sakopšanu un pretestību antisemītismam. No 88. gada augusta varas orgāni jau atļāva oficiāli veidot ebreju biedrības. Bieži vien šīs biedrības tika dibinātas arī pēc varas orgānu rīkojuma, un tām tika piemeklēti arī atbilstoši cilvēki. Līdz ar to daudzās PSRS pilsētās pēc varas orgānu iniciatīvas tika izveidotas ebreju apvienības, pretstatā neatkarīgajai ebreju kustībai, kuru iniciatīvas un aktivitātes tās centās pārtvert. Kopumā vērtējot 88. gadā Latvijas PSR bija jau noorganizēta diezgan pilnvērtīga ebreju kopienas dzīves atjaunošanas kustība. Pirmās apspriedes par Latvijas ebreju sabiedriskā centra dibināšanu noritēja 88. gada vasarā, kad 1. jūlijā aptuveni 100 cilvēku sapulcējās kluba Vecrīgas zālē, lai pirmo reizi daudzu gadu laikā atklāti un legāli pārunātu ebreju interesējušos jautājumus. Šajā sapulcē tika pieņemts lēmums reģistrēt Ebreju kultūras asociāciju Latvijas kultūras fondā, nomainot vārdu asociācija uz vārdu biedrība. Papildus tam tika pieņemts lēmums arī par Ebreju kultūras biedrības dibināšanas sapulces sasaukšanu. 88. gada rudenī, pēc tam, kad arī pārējās Baltijas valstīs tika noturētas līdzīgas sapulces, tika izveidotas formālas ebreju biedrības. Bet jau 88. gada 30. oktobrī Latvijas ebreju kopienas namā, tad šeit pats, skolas ielā 6, notika Latvijas ebreju pirmais kongress. Kongress pasludināja sevi par ebreju kultūras pārstāvniecību, piedalījās arī viesi no Maskavas, Stokholmas un Izrēlas. 88. gada 28. novembrī notika jau otrais Latvijas ebreju kongress, kas oficiāli nodibināja Latvijas ebreju kultūras biedrību. Pieņēma arī tās statūtus un ievēlēja valdi. Piedalījās 253 delegāti, kuri ievēlēja biedrības valdi 20 cilvēku sastāvā. Un par Latvijas ebreju kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja tika ievēlēta Esvīra Lapiņa, kuru jūs arī redzat fotografijā kreisajā augšējā stūrī. Kopumā Rīgā tika piereģistrēti 1700 Latvijas ebreju kultūras biedrības locekļi, kas ir datījos 88. gada 31. janvāri. Galvenie biedrības darbības virzieni bija ebreju izglītības, mākslas un kultūras attīstība, ebreju tautas pagātnes piemiņas iemūžināšana un ebreju sociālās infrastruktūras attīstība. Tas bija ievērojams notikums, un, piemēram, žurnālā Literatūra un māksla 88. gada 25. novembra numurs bija praktiski viss veltīts Latvijas ebrejiem. Tā skaitā tika iekļauts arī ieskats Rīgas ebreju biedrības nama dibināšanas sanāksmē, un šeit jūs arī redzat fotogrāfiju no šīs zāles, un jūs redzat, cik daudz cilvēki gan stāv, gan sēž, gan stāv gar sienām, gan arī viss augšējais balkons arī pilns. Paralēli tam 88. gada septembrī sāka organizēties Latvijas-Izraēlas sadraudzības biedrība, kuras vadītāji bija jau pieminētais un augsti godājamais Boris Gafts un Jevgenijs Oks. Biedrības dalībnieku skaits bija ap 50 cilvēku, savukārt biedrības galvenie mērķi bija ebreju kultūras attīstība un juridiska palīdzība repatriācijas jautājumos. 89. gada 19. janvārī Rīgā tika piereģistrēts arī kooperatīvs Starbut, kas bija paredzēts ivrita valodas apgūšanai, un Latvijas ebreju kultūras biedrībā tika noorganizēti arī valodu kursi, kurā pasniedza 11 ivrita un 3 jidiša pasniedzēji. Šos kursus apmeklēja aptuveni 250 cilvēku, papildus tam tika noorganizēta arī bērnu jidiša grupa. Liels ebreju panākums bija Rīgas ebreju vidusskolas atvēršana 89. gada 1. septembrī. Par tās direktoru kļuva Hone Bregmans. Tā bija pirmā ebreju vidusskola PSRS teritorijā, un šis ir periods, kad jau sāka veidoties jauna Latvijas ebreju jaunatne.
Dažādās PSRS pilsētās nodibinātās ebreju organizācijas bija nepieciešams kaut kādā veidā apvienot un organizēt. Tādēļ 89. gada 21. un 22. maijā Rīgā tika norganizēta 120 pārstāvju tikšanās no 49 neatkarīgām ebreju organizācijām, kuras pārstāvēja 34 PSRS pilsētas, lai kopīgi apspriestu šo jauno radušo situāciju. Piedalījās arī ebreji no ASV, Kanādas, Dānijas un Izrēlas. Tika pieņemts lēmums daudzskaitlīgo ebreju organizāciju pārstāvju tikšanos norganizēt tieši Rīgā, jo šeit bija daudz brīvāka gaisotne, kā arī šeit bija iespēja noīrēt zāli šai konferencei. Rīgā bija daudz lielāka arī varas iecietībā attiecībā uz ebreju iniciatīvām salīdzinājumā ar citām Padomju Savienības republikām. Turklāt Rīga arī praktiskajā darbībā, neraugoties uz grūtībām, bija sasniegusi salīdzinoši daudz. Tikšanās laikā tika noturēta un norganizēta apaļā galda sēde, kas bija veltīta padomu ebreju jautājumiem un padomu ebreju problēmām. Tika izskatīti un apspriesti galvenokārt 4 pamatjautājumi – antisemītisms, emigrācija, ebreju kultūras PSRS perestroikas apstākļos un kontakti ar ārzemju ebreju kopienām un organizācijām. Tikšanās laikā tika secināts, ka vairākums no padomu ebreju ir atrauti no jebkādām nacionālām dzīves formām, nacionālā mantojuma un jūdeisma. PSRS aizsāktā perestroika radīja vairākas kvalitatīvas izmaiņas ebreju jautājumā. Radās priekšnoteikumi ebreju kultūras un ebreju kustības attīstībai, kas centās formulēt un aizstāvēt padomu ebreju nacionālās tiesības un intereses. Un īsumā par secinājumiem. Ebreju pēckara perioda vēstures literatūrā parasti tiek analizēta tieši padomu režīma attieksme pret ebrejiem, uzsverot valsts īstenotās represijas un piekopto antisemītismu. Mazāk tiek skatīts un rakstīts par ebreju attieksmi, pašu ebreju attieksmi pret PSRS pastāvošo režīmu. Un te galvenokārt tiek likts akcents uz 70. gadiem, kad sākās cīņa par PSRS dzīvojošo ebreju tiesībām izbraukt no valsts. Tādējādi šī apskatāmā tēma, un arī kā Ilja minēja, ir praktiski iepriekš neskatīta un neaplūkota. Kopumā vērtējot, ebreju aktīvisti perspektīvā redzēja sekojošos attīstības aspektus. Pirmais bija ebreju kultūras centru izveidošana, neatkarīgas ebreju masu informācijas līdzekļu attīstība, tradicionālo kopienu un sociālās aizsardzības sistēmu izveidošana. Svarīgi bija arī atjaunot akadēmisku jūdaikas un mūsdienu ebreju vēstures pētniecības centrus. Papildus tam bija nepieciešams izveidot arī stabilu reliģiskās izglītības sistēmu, bija jāpanāk arī brīva ebreju reliģisko apvienību darbība, kašruta nodrošināšana, reliģiski izglītojošās literatūras pieejamība un iespējas veikt dažādus rituālus, tā skaitā apgraizīšanu. Jāatzīmē arī tas, ka uz 80. gadu beigām aktivizējās arī tā Rīgas ebreju daļa, kura pirms tam neiesaistījās sabiedriskajās aktivitātēs. Apskatāmajai tēmai padomju varas apstākļos bija aizliegto tēmu status, un tā tika skatīta ideoloģizētā formā. Savukārt turpmākās attīstības gaitā svarīgi ir maksimāli izmantot tuvās vēstures efektu, jeb to apstākli, ka vēl ir dzīvi Latvijas ebreju kustības intensīvākā perioda notikumu gan dalībnieki, gan acu liecinieki. Tādēļ tādi avoti kā intervijas un atmiņas ieņem nozīmīgu vietu izmantoto materiālu klāstā. Un pamatojoties uz veiktajām intervijām, jau tagad nereti tiek norādīts, ka mūsdienās no PSRS emigrējošo ebreju aktīvisti jūtas aizmirsti. Viņi norāda arī uz to, ka viņu realizētās aktivitātes un viņu loma nesenās vēstures kontekstā netiek pienācīgi novērtēta, jo īpaši demokrātiskās kustības attīstības kontekstā. Tā skaitā arī Latvijas neatkarības atgūšanā. Viena no pētāmās tēmas specifikām ir tā, ka padomju ebreju kustība jau turpmākās attīstības gaitā var tikt aplūkota jau caur cilvēktiesību prizmu. Tas savukārt tālākās izpētes gaitā var kļūt par to tematisko prizmu, caur kuru skatīt nevardarbīgās pilsoņu nepaklausības aspektus.
Tas būtu arī viss. Liels paldies!